Alternatīva mediju grupa Tautas mediju izgājuši ielās, lai apjautātos cilvēkiem par viņu viedokli par eiro, par demokrātiju, par nacionālismu un citām svarīgām lietām, par ko mūsuprāt cilvēki ikdienā pārāk maz seko līdzi un viņi tas pārāk vienaldzīgi. Neaizdomājās, jo lielākā daļa ir nomākta, ir speciāli radīts tāda stāvoklis, ka cilvēks domā, kā izdzīvot, vienkārši kā izdzīvot. Tas viņam ir pats būtiskākais. Sava kabata, savus vēders un viss. Savus katliņu vāks, viss cilvēks tālāk neredz. Bēdīgi. Jebkurā gadījumā, neskatoties uz visiem Krievas spaidiem pie sovietiem, cilvēki redzēja tālāk un juta biedru plecu. Tāpēc arī bija atmodu. Tāpēc arī bija atmodu bija iespējama. Ja tas nebūtu iespējama atmodu. Labdien! Tautas mediji gribējām pajautāt, kāda ir jūsu attieksme pret eiro? Pret eiro? Pozitīvi. Pozitīvi? Jā. Kā jūs pamatot, teiksim, kā jūs savu viedokli pamatojat? Kā eiro Latvijā? Jā, kāpēc jūs domājat, ka ir pozitīvi? Tāpēc, ka izbraucot ārpus no Latvijas, tur izturties ar eiro. Bet, teiksim, Latvijā? Latvijā? Tad jau redzēsim. Jā. Kā jums, teiksim, vērtējat tādus faktus, ka tas, kad Soros, zina, kas ir Džordžs Soros, ir dzirdēts, viņš ir prognozējis, kad eiro vērtība kritīs un tiks pielīdzinām dolāram, un tas, kad, teiksim, Čehija un Polija nolēmušas, atlikt šo eiro ieviešanu, jo Eiropas zona ir ļoti nestabila. Jums tas tā kā... To es tā baigi neuztraucos, nedomāju tik tālu. Nedomājat, ja, teiksim, kad nevērtējat, vai tas, ka valdība ļoti, teiksim, 1,4 miljonus iegulda. Tas jau ir pieņēms un viss būs tas eiro tāpat tās. Tā kā uzskatāt, ka tas jau ir izlēmts un nekas nemainīsies. Labi, paldies. Tautas mediju pārstāvam varbūt pāris jautājums par... Mums viņa laiks ir, burtiski. Uz pāris jautājumiem atbildēt. Par ko? Par eiro. Par eiro? Jā. Kā novērtē eiro? Tas ir labi vai tas ir slikti? Manuprāt, Lats kā tāds Latvijai ir diezgan tāda. Principā, viņš iemieso to visu mūsu brīvības sajūtu un būtību, bet eiro nav labi, tāpēc, ka valdība mūs, ka viņi mums pat neprasīja, vai mēs gribam to vai nē. Pienācis pēdējais laiks, kad valdībai jāsāk uzklausīt arī tautas vēlmes. Bet šoreiz ir tāds politiskais nihilisms sanāk, ka viņi to neņem vērā. Es pētu Nacionālās apvienības darbību, ko viņi dara, ko viņi par sevi saka, ko par viņiem saka. Un tāpēc mans viedoklis ir mazliet izveidojies, jo es mācos arī politiku savā ziņā, sabiedriskās attiecības. Tas priecājas. Tik cik es esmu sapratis, tad, principā mēs piekritām iesaistīties tā kā Eiropas Savienībā, daļu no tās, bet neviens mums neprasīja, vai mēs gribam eiro kā savu valsts valūtu. Un, manuprāt, tas bija ļoti nepareizi no valdības puses, ka viņi mums vispār, viņi pagrieza to tā, ka principā piemānīja. Jā. Vārds tiešām nozīmē. Lieliski. Attiecībā par nacionālajām kustībām ir jautājums. Pēc vislatvāņu balsojuma Saeimā ir mainījies viedoklis par viņiem kā tādiem. Respektīvi, viņi iestājās par eiro. Tas man... Tieši konkrēti par vislatvāņiem. Iet runa par pāriem, tie jau ir... Tas man kaut kādā ziņā nemaina viedokli par viņiem, jo skatoties tam partijām, kas šobrīd ir pie, tajā Saeimā, manuprāt, ja man būtu jābalso, tad es balsotu par Nacionālo apvienību, jo viņi ir labākie no tiem sliktajiem, un pārējiem man šķiet, ka ir vēl zemāk zem viņiem. Tieši to solījumu ziņā un to mērķu ziņā, un kad es vairāk nekā piekrītu viņu viedoklim, bet
Bet atkal es nepiekrītu tam, ka viņi runā, viņi mēģina dabūt tautu savā pusē par to, ka tam nacionālām jūtām un ka jābūt īstiem pat, lai jāsavācās kopā un jāiet uz mērķi, vai ne visiem kopā kā tautai. Bet tā pašā laikā viņi īsti nedara neko, lai... Bet ar vecajām politiskajām prostitūtām viņi principā piedalās noziegumā pret tautu. Tas ir tāpat kā banda. Jebkurš bandas loceklis, viņš mazāk vai vairāk kaut ko dara, bet viņš ir bandīts, viņš ir bandā. Jā. Jo es varbūt varu pieminēt, ka ir krimināla likuma 10. nodaļa runā par to, ka cenšoties valsts iekļaut citā valstiskā veidojumā un ar valūtu, ekonomikas un citu graušanu, tās ir krimināla atbildība, par ko draud līdz pat 20 gadiem cietumā. Un, teiksim, mēs uzskatām, ka pārdodot zemi, ieviešot, teiksim, atsakoties no nacionālās valūtas, kas līdz ar to mums atņem iespēju lemt par mūsu budžetu un monetāro politiku, tad tā ir, teiksim, mūsu valsts graušana un, teiksim, šiem cilvēkiem būtu jāsēž. Vai jūs tam piekrītat? Ja godīgi, tad jā, jo man šeit pēdējais laiks pienācis viņiem sākt atbildēt par to, par tām lietām, ko viņi dara nepareizi, arī pretlikumīgas lietas jo principā viņi vienmēr tiek sveikā cauri, okay? Viņi tur kaut ko izdara kaut ko slikti, pieņemsim, vai ne, tur nepaprast mūsu viedokli par eiro, bet pašā laikā neviens viņiem neko nevar izdarīt. Imuni pret pašu likumiem. Jā, viņi nosaka likumus, bet pašā laikā viņi paši tos neievēro, un tas, man liekas, ir tas visnepareizākais, kas vispār ir Latvijā kā tādā. Šeit var tikai piekrist. Un tāds moments, kā 92. gadā, ir tā, iespējams Latvijas vienīgais pedofils. Mums te visi vienskaitli. Vienīgais pedofils, vienīgais čekis, vienīgā masonlaužas biedra un tā tālāk. Ja? Tātad iespējams vienīgais Latvijas pedofils sačakarēja Latvijas brīvos 1922. gada vēlēšanu likumu. Par to ir tāda nojausma? Nē. Cilvēki, ar to jāsāk. Saprot, sačakarēja vēlēšanu likumu un tālāk paši sev vēlē. Bezgalīgi rada šo te slāni, kā birokrātijas slāni. Un viens no birokrātijas slāņa autoriem ir Māris Gailis. Es ceru, ka to zinu. Ja godīgi, tad nē. Noziedznieks jāzina sejā, un tas zābak pa seju. Labdien! 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 Tautas mēdī gribējām pajautāt, kāda ir jūsu attieksme pret eiro? Viens konkrēts jautājums. Ļoti vienkārši. Latvijā eiro vajag, ja paliekam pie savu latiņu. Īsi un konkrēti. Latiņu vajag. Tie latiņi. Jo savādāk var pacelties jautājums, priekš kam mums bija vajadzīgs barikāds, priekš kam mums bija vajadzīgs viss tas. Jo Latvijas kā tāda mēs atsakamies arī no savas nacionālās naudas vienības, un tas arī ir viens kā suverenitātes moments. Zemi mēs pārdodam mazzemniekiem, fabriks vispārējais arī pa sviestmaizi esam atdevuši. Un tāda Latvijas. Ты как будешь это падамью, это Savienība. Eiropas Viņi tagad saucās Eiropas Savienība. Jo kā no otras puses, kā ir Eiropas Savienība esam, tad jau ir... Мне так кажется, если мы так боролись за свой лад, почему мы должны... Так просто отдать? Да, отдать. Не просто отдать, но то, что если мы... Наша страна, зачем нам это евро? Почему поляки не отдают свой злот? Они немножко умнее. Их на 50 раз больше, там 40 миллионов. Ну да. Нет, они отлично понимают ту ситуацию, что не время вступить. Может быть, когда-то будет нам выгодно вступать, но мы же можем повременить. Но мы же уже вступили как бы в Евросоюз. Нет, Евросоюз, да, но повременить с евро. Да. Потому что, а зачем он? Замен бумажек, потому что у нас... Мы сейчас в Еврофоруме ничего не выиграли. Мы получили самое меньшее, что мы могли.
да? В принципе, потому что эстонцы, литовцы, как я по прессе понимаю, что получили больше, потому что настояли над этим. Наше крестьянство сейчас опять все пойдет в упадок. И что? Здесь не просматривается личная заинтересованность Домбровского, конкретно его бизнес. Мне кажется, и так как далее. раз в этом заинтересуется личная заинтересованность Домбровского. Мне кажется, это обещание Домбровскому, что он получит какую-то в Европарламенте должность. Да. Да, у нас тоже есть такое предположение и, как говорится, уже какие-то маленькие намеки. Просто мне кажется, ладно, ну, как бы я русский националист, но мне кажется, это обидно, когда мы стояли там на баррикадах, там боролись против советского там сталинизма и всего этого, что... Да. И тут мы опять входим и продаемся так легко. Ну, как? Кстати, вот упомянул национальность, да? На баррикадах были и латыши, и русские, да? Вот лично для меня, как говорится, как для коренного латыша, мне полностью пофиг, почему ты там находился. Ты пришел из-за своего убеждения, давай за свободу и так далее, против советов, или просто шпионить и так далее, так далее. Мне просто пофиг. Потому что вероятность, что меня застрелят, была 1 к 1, так само, как и тебя застрелят. Шальная пуля. Согласен? Это, в принципе, ну как, мне было в 91 году 14 лет, я поступал в мореходку. И мне было как бы, ну, я родился в этой стране. Я до сих пор не гражданин, хотя по-латышски разговариваю. Ну, это ладно, сейчас это опустим. Потому что это моя страна, у меня как бы Россия, ну да, просто они там вещания по-русски. И так далее, да, да. Дело другое. Но страна-то моя, Конечно. и мы просто как бы, ну что, на баррикадах стояли, теперь мы куда-то в Европу, что-то, ну, это очень непонятно. Мне все время, почему латыши сами? Ладно, если вы нас как кусок этот откинули русских, что мы тут вроде как пятая колонна. Почему... Сигурдс Граудинш никогда не откидывал. Я с Смолграюса. Почему латыши не борются сами за свою вот, что нам побольше дайте. Даже мне вот ТБНЛ, туберкулезники. Да. Не. Ну, национальная партия, которая СС, там, регион. Почему они не идут в Европарламент и не борются за... Они же за, ну как сказать, за латышей. Ну да, якобы. Вот, у нас территория, это должна быть все. Почему вы не боретесь? Я понимаю, Ушак это кремлевский прикормыш, хотя в Риге мне очень нравится, как он сейчас делает. Не, ну нормально. Но видите, вот сейчас выберете вы Эллерту, ну подожди. Какая мысль главная? Понимаете, мэр Риги это не политическое. Конечно. Это хозяйственник. Всем должно быть хорошо. Музыка играет, все весело, хорошо же. Ну да. Лига, Новый год. Почему должна быть Рига? Рига никогда не будет латышской. Потому что это город, столица. Тут всегда разные там... Почему у нас большой сосед под боком? Ну давайте делать деньги на нем. Как Финляндия 50 лет делала при Советском Союзе. Может, они ненавидели их, но они делали бизнес. Конечно. Нет, здесь полностью можно согласиться. Yeah, I do. Can you answer? Just your opinion. Only one question. Every country has his own money. Yeah? Yeah. Your country too, I hope. Yeah. Yes. In Latvia, here is the Lats. Okay. How do you think from the side? It's necessary to change money. Yeah. The Lats from Against Latvia to euro. Yeah. Euro. It's necessary, or better keep the Lats for Latvia. I guess in simple opinion, I don't think it's necessary. I think it's better to just keep your own tradition and keep your own identity rather than joining other countries. Just because every other country is doing it. Okay. Yeah. It is independent viewpoint from the side. Thanks very much. No, it's okay. Thanks.
Hello, do you speak English? Yeah. Yes. Where are you from? Norway. Norway. Yeah. Oh, that's nice. We are an alternative media group, so we would like to ask one question about euro currency. So you are from Norway and you don't have euros. No, And- lucky us. Yes, lucky you. That's Yeah, correct. lucky. So we are not so lucky anymore because our government has voted that Lats will be changed against euro. What's your opinion? 1st of January next year. Yeah, that's correct. Yes. So, what's your opinion about this? Is it good or is it bad or why? I don't know. Since Norway we are outside the union, we have our own currency. Yeah, but do you have some opinion about European Union about euros? Is it good to change our national In other currency? countries, they said that when you change to euro, the prices go up. That's one of the Yes, like as in Estonian. Yes. Yes. In Finland, It's a good example. In Finland too. Too? Yeah. Okay. Prices. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Okay. And good luck. Дэн, sorry, you speak English? Русский. Русский? По-русски. Какие проблемы? Хорошо. Спасибо. Не проблема. You are welcome in Latvia. Вопрос. Русские с России? Да. Отлично. Как вы считаете, надо в России рубль поменять на евро? Я считаю, нет. Нет? И в Латвии не надо менять. Большое спасибо. Это... Я могу объяснить даже. Да, вот это очень Вот интересно. сравнивая прибалтийские страны, Латвию, Литву и Эстонию, ну, одинаковые страны, приезжаем в Латвию, ну, то есть здесь цены намного меньше в Латвии и в Литве. В Литве еще дешевле, чем Да, в Латвии, да, есть такое. чем в Эстонии, потому что в Эстонии евро. И как бы евро он душит. Все страны, которые даже Евросоюза не приняли евро, там Чехия, что там, Польша, они там намного лучше. воздержались Да, пока. намного как бы, не знаю, цены меньше, чем в тех странах, которые приняли евро. Ясно. Вы представляете, вы просто как гражданин, но у вас есть какие-то политические симпатии? Нет, политических симпатий нет. Нет? А, в смысле какие? Нет, ну в смысле, за кого вы голосуете? А я не голосую. А некого выбирать. У нас же нет галочки. У нас в стране нельзя голосовать против всех. У нас надо обязательно за кого-то голосовать. То есть, чтобы прийти на выборы, я просто порчу бюллетень. Sadāmies. Neko. Labdien! Vai jums ir laiks atbildēt pāris jautājumiem? Par kādu? Par eiro. Lūdzu? Par eiro. Par eiro? Jā. Vai jūs esat Vajag eiro vai par vai nevajag Latvijā? pret? Par vai pret? Jā, nu kopā tā, kopā. Nu, teiksim, vienkārši jautājums jums ir par vai Vienkārši pret? cilvēkam, nu kā Vairāk jūs? pret, vairāk par. Kāpēc? Mums, man liekas, ļoti ilgu laiku bijuši visi, kā lai pasaka, visas negatīvās lietas, kas ir saistītas ar eiro, bet kādu labu. Man īstenībā personiski arī tas būtu izdevīgāk, mums varētu ļoti bieži ceļot. Nu, bet sanāk ceļot, tev pasaulē divu kontu un viss, nu, divas kartiņas. Viens konts eiro, viens lotos. Nē, nu tas tā, ja vienkārši atbild, tad vairāk par. Vairāk par skaidrs. Labi, paldies. Par viedokli. Labdien! Labdien! Par vienu jautājumu. Latviešu, krieviski. Par eiro. Mums vajag eiro vai nevajag? Vai paliekam pie Latvijas? Eiro, es personīgi pret, bet laikam mums mēs neizdzīvosim. Kāpēc? Līdz šim laikam esam izdzīvojuši. Mēs Kāpēc pret. Pret eiro. Pret. Liels paldies. Paldies! Bravo! Labdien! Labdien! Vai varu jautājumu uzdot? Мы по-русски говорим. По-русски наверное, нет вас не устраивает. проблем. Какое ваше мнение насчет евро? Нужен Латвии евро или лучше остаться к лату? Я думаю, что если мы состоим в Европейском Союзе, то лучше иметь общеевропейскую валюту.
В общем, мнение насчет Евросоюза, нету такая, как что мы боролись за независимость Латвии, и вот опять в другой союз, опять у нас другие правила, которые мы не решаем. Как живем, так живем. Что мы можем изменить? Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Eiro sakarā mēs esam alternatīva mēdīju grupa un, cilvēku viedokli, ne tikai to, ko mums mēdījos stāsta. Tad, kāds ir jūsu viedoklis? Jūs esat par vai pret eiro? Par. Kā jūs to pamatojat? Vairāk iespējas, tieši ceļošana, nav tās naudas maiņas, tas viss. Tikai naudas maiņas dēļ, ja? Arī jā, pieņem, ka ekonomika varētu uzlaboties. Kā jūs vērtējat, faktu, kad Polija, Čehija un, stiprāks ekonomikas, ka Latvija ir pateikuši, ka viņi atliek vismaz līdz 20. gadam eiro ieviešanu, jo eirozona ir nestabila? Vai tas jūs nebiedē, kad varētu būt kaut kādi, kritumi? Es domāju, ka mazai valstī tas ir svarīgāk. Varbūt tāda Polija, viņi mierīgi pavelk to visu. Viņai ir savu tā lauksaimniecību, visus viņi var uzturēt. Mums kaut kā ir jābūt, mēs esam vairāk atkarīgi no citiem. Tas eiro tāpēc ir svarīgi. Kā jūs, jūs sakat, ka mēs esam vairāk atkarīgi no citiem, vai jums domājat, kāpēc bija vajadzīgas barikādas neatkarības atgūšana Latvijai, ja mēs tagad atkal iestājamies citā savienībā, esam atkarīgi no citiem, atdodam savu būtībā ar eiro budžetu lemšanu Briselei, vai bija jēga, cīnīties par neatkarību, ja nevaram pastāvēt? Globalizācijas tendence, ka valsts paši sevi vairs nevar pastāvēt, viss ir ļoti saistīts, un tāpēc kāda jēga tur noslēgties, kaut kam jāpievienojās. Nevar pastāvēt kaut kādu savu individuālo viedokli, vajag būt kopā ar stiprākiem. Mums vēl pietiekami daudz resursu arī, lai vajag pastāvēt paši par sevi. Tā ekonomika nebalstās tur uz kaut kādu spēcīgu rūpniecību vai derīgiem izrakniņiem, ka varētu tur vajag noslēgties no visiem. Tāpēc vajag būt kopā ar to lielo zonu. Tā. Labi, paldies, veiksmīgu dienu. Ātrs jautājums. Vien maziņ. Jūs esat par vai pret eiro? Es domāju, ka tomēr pret. Kaut cik maziņš pamatojums. Maziņš pamatojums? Jā, tā drusku tā, lai, cilvēki, kas to skatīs... Lai nav tīri emocionāli, bet kāpēc tie? Cik reiz jau vismaz manā dzīvē tika mainīta tā naudiņa, jā? Vienmēr bija tā, ka paliek viņas mazāk. Jā. Un mēs zaudējam, jā, pat to, kas mums ir kaut kādā veidā iekrāts. Tomēr mēs zaudējam. Vienmēr ar to naudas maiņu. Neviens nav vēl palicis bagātāks un laimīgāks. Ja? Un šitas te, jūs jau droši vien zināt informāciju no Igaunijas arī, kad viņi iestājas, kā cenas tomēr sāk pieaugt. Protams, jā, pēc tam mēs jutīsim. Tagad jau neviens mums taisnību neteiks, bet galā pēc tam mēs visi sapratīsim. Mēs esam tie zaudētāji tomēr no tautas. Jā, labi, sarunāsim. Jā, lūdzu. Jautājums par eiro. Par eiro? Jā, pret eiro. Kāpēc tieši? Kas ir tas, kāpēc? Pēc? Jā, pamatojums. Pamatojums pret, jā. Vairāk vai mazāk tas, ka pierasts pie lata. Ok. Nacionālā valūta. Nacionālā valūta. Es tur neesmu baigi, nezinu, kaut kāds nesakoju līdz valūtas maiņai. Pārējais to visu nogrims. Jā, mēs pret esam. Maziem jūs paši? Ļoti grūti. Teikt dabīgi. Jā, ne? Bet būs jau tas eiro, kā jūs domājat. Tāpēc mēs tā arī esam, lai cenas kaut ko parādītu citu. Es saku citu viedokli arī. Ne tikai valdības. Paldies. Lieliski. Jautājums tāds, jūs esat par eiro vai pret eiro? Es esmu pret eiro. Pret, labi, paldies par viedokli. Es esmu pret. Liels paldies. Ja es gribu saglabāt latviešu skaistās monētiņas un arī latviešu naudu.
Labi, veiksmīgu dienu. Veiksmīgu dienu. Вопрос такой. В Латвии евро надо? Или лучше плату? Да, останемся на Латвии. Один вопрос только. Надо нам евро? Нет, Не надо? Лучше лата.